Un es tiešām ļoti tā satraucos, un pie tam, tāpēc, ka tas ir, mēs atrodamies vienā telpā un milzīga valsts, un ja viņi ir agresīvi un rīkojās neadekvāti. Tur arī ir Krievu tautumeita. Un šajā gadījumā tas projekts ir, jo es domāju, ka tas imperialisms, tā agresija ir bīstama ne jau tikai ārkārtējiem tautām, bet pašai Krievu tautai viņi ir bīstami. Ja? Un šis projekts bija pilnīgi lēts tādā ziņā, kad es viņu uztaisīju dizainu un pats ar palīdzību, datordizaina palīdzību, un viņš tika nodrukāts. Šis projekts tika nodrukāts par velti, un mans draugs, kuram ir tipogrāfija neliela, viņi nodrukāja pastkartes. Un tad ir vēl viens projekts, kur es arī ļoti politiski iesaistījies. Tas ir projekts par valsts nozagšanu, politiķu atbildību un atkarību no masīvām mediju kampaņām un lēmumu pieņemšanu par labu naudas devēja interesēm. Un tā situācija, manuprāt, ir tāda šausmīga, viņi man stādījās priekšā šausmīgi vienkārši, kāda es arī mēģināju vizualizēt. Tātad skaidrs, kad, man liekas, ka ja cilvēks paņem miljonus naudiņas un aiziet un saka, tagad jūs uztaisiet kaut kādu pasākumu, un tad jau redzēs, kas notiksies. Un skaidrs, ka tas taču ir bezcerīgi cerēt, ka šādas akcijas notiek bez kaut kādas atgriezeniskās reakcijas. Ja? Un man liekas, ka mūsu valstī vajadzētu tādā nelielā valstī, es nezinu, kādās citās valstīs, bet tādā nelielā valstī, kur ir tik maz, salīdzinoši maz naudas, un ja viņi ir koncentrēti dažu cilvēku rokās, tad tas taču ir neprāts ļaut viņiem šo naudu investēt politikā un cerēt, ka viņi no šīm investīcijām negribēs nekādu atpakaļ kaut kādas savas dividendes. Ja? Un arī šis projekts ir tieši tādā pašā veidā realizējies ļoti vienkārši paša dizains un tipogrāfija, kur atbalstīja iespieddarbus. Ja? Varbūt visi var redzēt no aizmuguras. Ja, tur ir tātad manas investīcijas, tas onkulis melnajā plašķī ir naudas devējs, tātad tas jaukais cilvēks, tas piepūsties, tas ir politiķis. Reklāmas aģentūra viņu piepūš, vēlētāji skatās. Un nākošajā reizē, protams, dividends tiek saņemts atpakaļ. Tad ir vēl viens plakāts, kur mēs izstādījām Rīgas pilsētvidē, un tas ir projekts, kas ir sadarbībā ar Kristapu Gulbi. Un es ļoti izjūtu to, ka Latvijā ir šī divkopiena sabiedrība un divas atšķirīgas informācijas telpas. Viena informācijas telpa ir Krievu cilvēkiem, kas skatās Krievu televīziju, un otra ir latviešu informatīvā telpa, latviešu cilvēkiem vairāk. Un līdz ar to, protams, tās informācijas telpas iespaidā tie cilvēki pieņem kaut kādas savas vērtības, kuras varbūt nemaz nav īstenībā viņu vērtības. Jo skaidrs, ka tā lielās politikas būtība ir tāda, ka viņiem vajag šīs pagals, kas degtu šajā politikas ugunskurā un šo procesu ugunskurā. Mēs gribējām uztaisīt tādu plakātu, kas vedinātu cilvēkus domāt uz to, ka viņiem pašiem ir jāmeklē sava identitāte ārpus šiem varbūt kaut kādiem lielajām spēlēm, kas notiek pasaulē. Ļoti interesanti ar šo plakātu ir tas, ka viņš netika praktiski bojāts, kas mums sākumā likās, ka varētu būt ļoti vandālismu pasākumu pret viņu. Jo acīm redzot, un tad vēl bija tāds zvans no Krievu televīzijas vienas, es nebija Rīgā,
nevarēju viņiem parunāties tieši, bet viņiem visādi mēģināja izvilkt no manis kaut kādu pozīciju, kurā pusē tad es esmu šajā lietā, vai tad Gruzijas vai kā, vai Krievijas. Bet tas tieši, es gribu teikt, ka ar šo plakātu, varbūt personiski es varbūt esmu kādā pusē, bet ar šo plakātu es gribēju teikt, ka Latvijas cilvēkiem ir jāatrod savu vietu un ārpus šiem spēlēm. Nu jā, es ceru, ka tas ir viss. Jā. Varbūt tos jautājumus, ko man solīja. Mums ir 4 minūtes laika jautājumiem. Pāris jautājumus. Mūžīgā projekta problēma. Kur tieši tu ņem naudu? Tas ir standarta jautājums. Uz plauktiņu. Kur tu ņem resursus? Godīgi sakot, teiksim, šiem te projektam, kas bija pēdējais projekts, tur bija Eiropas Savienības nauda no viena projekta, ja, tad tas par tiem plakātiem lieliem runājot. Tad, teiksim, tas projekts, kas bija šis te ar to Coca-Colas produktu lietošanu, tas bija saistīts ar Kultūra Kapitāla fondu, bet bija neliela daļa. Tad tur bija sponsori veiksmīgi, jo es diezgan, nekaunīgi vai kaunīgi, bet es parasti, ja es jūtu, ka ir kaut kas projekts un ja ir kaut kāda Kultūra Kapitāla nauda, es ļoti daudz runājos ar cilvēkiem, kas var vēl ārpus tā atbalstīt. Piemēram, šo te projektu man vajadzēja internetu kameras, man vajadzēja datoru tur priekš šī projekta, un man to nodrošināja viena kompānija, kas sniedz šādas pakalpojumus pilnīgi par velti, tāpēc, ka viņam interesanti tomēr. Vispār var ļoti daudz izdarīt ar sabiedrības atbalstu, jo cilvēkiem ir interesi kaut ko vēl darīt bez tā, kad viņi, teiksim, pelna naudu vai... Jā, es to redzēju. Man jautājums kontekstā šī forma tēma, un tas ir ļoti forši, ko tu dari, tas ļoti vajadzīgs un svarīgi, lai cilvēki to redz. Bet man jautājums tāds, kā tu jūti, kāds ir noskaņojums to kolēģi mākslinieku vidū, vai viņi arī šādi tipa darbus veic, vai viņi iesaistās šādā veidā savu viedokļu paušanā par politiskiem procesiem Latvijā, vai arī viņiem tāda sajūta, ka nav jēgas cīnīties, un tāpēc viņi darbojas kā visu. Es pirmkārt tā nemēģinu skatīties, vai ko katrs dara. Es zinu, kas man ir interesanti, kas man ir svarīgi, un es arī to mēģinu darīt. Es domāju, ka tā Latvijas izglītības sistēma mākslā, viņi ir, ja mēs runājam par šo tā, tad viņi ir virzīti uz to, ka māksla un māksla ir mākslai. Tā tradicionāli. Tāpēc, kad visi pārdzīvoja tos laikus, kad bija padomju māksla, ka padomju māksla bija jābūt ļoti sociālai, un tas tāda pretreakcija pēcpadomju gados nāca tas, ka tikai nedod Dievs kaut ko sociālu vai kaut ko saistītu ar to, ka tas nav estētisks objekts. Ja. Līdz ar to es nezinu, es esmu pārdzīvojis to kaut kādu sindromu, kas arī, protams, tika potāts man kā māksliniekam ar izglītību un Vietušķās mākslas skolu un akadēmija, tur jau tas viss, bet es kaut kā esmu no šīs te izglītības prasībām kaut kā distancējies. Man tas ir interesanti, un es tajā iesaistos, un es to daru. Bet, protams, noteikti tur ir kaut kāda sintēze, jo tur ir gan tie politiskie procesi, gan kaut kādas estētiskās kategorijas, kas, teiksim, arī man ir svarīgas. Es gribu atbildēties, kā jūs oponējat tiem, kas teikt, ka šis mākslinieks ar provokācijas palīdzību izmanto notikumus, kuriem pievērst plašs sabiedrības uzmanību, vienkārši, lai celtu savu atpazīstamību. Tā ir tā, maskēties tā, ka viņš pievērst uzmanību sociālo problēmu. Es nezinu, Bet tā ir zīmēkļinās, principā. Jā, es saprotu, ko jūs domājat, jā. Varbūt, ka to Es domāju, ka tādam māksliniekam nav nekāda attaisnojuma.